Sveiciens no Briseles. Es šeit esmu, jau, man liekas, kādu 3., 4. dienu. Un pirmās 2 dienas, kad bija pagājušas, es gulēju tur tajā dīvānā un domāju, Linda, ko tu te dari? Ārā līst lietus, ir apmācies, augsts, pušvējš. Šajā laikā, periodā, ir tik daudz citu vietu uz pasaules, kuru būt komfortā, bet Latvijā. Linda, ko tu te dari? Nu tad lūk, tas patiesais iemesls ir tāds, ka es esmu nevis atbraukusi uz kurortu, bet es esmu atbraukusi uz Briseli, jo šeit notiks cilvēka dizaina pasākums projektoriem. Tiesa gan tas notiks tikai pirmdien. Ja šodien ir sestdiena, tad man vēl ir šodien rītdiena, un pirmdien man brauc pakaļ busiņš. Un es ņemšu dalību projektoru pasākumā. Mēs būsim 30 projektori vienā vietā. Nu lūk, bet ko tad es daru teātrāk? Tā kā es ar vecumu un ar savu gudrumu un viedumu un zināšanām tad kļūstu gudrāka par savu tipu. Un balstoties uz savu pieredzi, es zinu, cik daudz atņem enerģijas ceļošanu. Un es gribēju ierasties šeit ātrāk, tīri, lai sazemētos, sajustu vietu, vidi, cilvēku, zemi un paspētu arī atgūties no lidojuma, no pārbraucieniem, lai es varu pasākumā piedalīties sveika un vesela kā gurķītis. Sveiks! Nu, lūk. Bet kur tad es palieku? Kā jūs redzat, es nezinu, vai jums ir radies jautājums, jā vai nē, kur es esmu. Un šajā video es gribēju padalīties, kā man palīdz pilnveidoties personīgajā izaugsmē couchsurfings. Es zinu, ka daudziem no jums šī aplikācija asociējas ar studiju laikiem, kad tā galvenā funkcija, es pieļauju, sabiedrības vidū ir lēta ceļošana, ka tu vari atvērt savas dzīves vietas durvis karam ceļiniekam, un tāpatās tu tiec uzņemts pie kāda citā valstī. Un šoreiz es esmu Beļģijā, Briselē, kā viešņa, ciemiņš pie viena hosta. Un es šādā veidā ceļoju jau 2. gadu pēc kārtas, un es domāju, es sāku mentalizēt procesu un balstoties uz savām zināšanām, uz savu pieredzi par to, kā ir būt projektoram. Un tad tā mana teorija, hipotēze, kāpēc es turpinu izvēlēties šādu nakšņošanu, ir vairāki iemesli. Pirmkārtām, man pirmā ideja bija tas, ka es esmu neenergotips, un man vajag kādu, kurš man paņem pretī otrā pasaules galā, un tā kā, kā enerģijas es varu dzīvot. Tam ir daudzi līmeņi, runājot par enerģiju, tie ir resursi. Tā ir gan fiziski mājas vieta, gan, teiksim, fiziski tur ūdens, ēdiens, kompānija. Es zinu, ka man ir svarīgi arī, es varu redzēt vairāk un piedzīvot vairāk, ja man kāds dod enerģiju, ja es eju ar kādu kopā enerģētisko tipu, piemēram, vai jebkuru citu cilvēku, jo 2 noteikti ir vairāk par 1, arī enerģētiski stiprāk. Un
tā kā sanāk arī braukt uz to otru cilvēku enerģijas, es varu, man ir piekļuvi šai enerģijai, un es varu daudz vairāk. Es atceros arī, līdzīgi bija, kad es biju Vietnamā, un es gāju, man paaicināja līdzi pārgājienā manifestējošs ģenerators, un pēc tam par mani manifestējušies ģenerators teica, Linda kā Amazoni, tur pat akmeņiem lēkāja. Realitātē es viena pati to nekad nevarētu. Tā kā es neredzētu ne jēgu, ne mērķi, ne man tam būtu enerģija. Bet esot kopā ar manifestējošu ģeneratoru, kura man deva piekļuvi savai enerģijai, tas izskatījās, es viņu principā, viņas enerģiju atspoguļoju. Es parādīju, ka viņas enerģija, kā Amazonas enerģija, jo es uz viņas enerģiju varēju braukt un darīt mega lietas, un man bija ļoti daudz enerģijas. Lūk, tāpēc mana hipotēze viena no ir, ka es dodos uz citām valstīm, ne tikai tāpēc, ka tas ir finansiāli izdevīgi, kaut gan man šķiet, ka šis iet kopā finansiāli izdevīgi, kas ir, tā ir materiālā arī enerģija, un ka vienkārši mani sagaida pretī enerģija, jau gatava enerģija. Lūk, tas ir tas viena hipotēze. Nākamā hipotēze ir tas, kad es dodos tā kā uz tādu treniņu nometni, jo pirmkārt mēs zinām, ka cilvēks nav vientuļu salam un ka mums ir jāmācās miedarboties vienam ar otru, ka attiecības tā ir māksla. Un dzīvojot vienai vai vienām, ir ļoti vienkārši. Mēs varam būt mega apgaismoti, tur no sevis neskādi tur guru, tur meditēt vieni paši alā, vēl kaut kur noslēgti no sociuma. Viss tādi, jā, baigie svētie. Un tad notiek miedarbība ar kaut kādu reālu dzīvi cilvēku, un tas dzīvēs cilvēks tev kā tāda stīga. Tadang, štingš, un un viss. Tavs guru miera stāvoklis ir izšķīdis, un pēkšņi tu esi satricināts, stīga ir aizskarta, un ļoti labi, ka tā. Ļoti labi, jo mēs viens otram varam parādīt, cik mēs tālu esam sevi izstrādājuši, atstrādājuši, savas kaut kādas vājās vietas, savas kaut kādas atvērtības, tur viltus es, cik mēs lielā mērā esam palikuši uzticīgi sev, vai cik mēs lielā mērā tur krītam atkal atpakaļ kaut kādās destruktīvās uzvedības modeļos. Un tad man šāds formāts, kad es dzīvoju viena, un tad es ceļoju, un tad es palieku pie kāda mājās, kur es esmu spiesta būt kopā ar kādu citu cilvēku. Un es varu lieliski novērot sevi, kāda es esmu miedarbībā ar otru cilvēku, vai viņa klātbūtne liek man justies nērti, vai viņa klātbūtnē es tāpatās, teiksim, mana uzvedība būs, teiksim, izvairīties no patiesības un konfrontācijas un kaut kur mīļā miera labi, bet kaut kur piekāpties, jo, piemēram, aiz bailēm, ja es te kaut kam vai atteikšu, vai kaut ko rīkošos pa savām, kad es varētu aizvainot otru, varētu man, piemēram, izmest ārā no mājām, ja. Un šis ir tāds labs treniņš, paskatīties, kur es esmu savās bailēs vai savās pārliecībās, un paskatīties, cik stiprs ir mans patiesais es, vai es varu palikt tādās izaicinošākās, diskomfortablākās situācijās, uzticīga pati sev. Un kas notiks? Ja es palikšu uzticīga pati sev? Man izmetīs ārā, ar mani nerunās? Vai tiešām man pēc tam dzīve neiedos kaut kādu citu variantu? Tā kā ļoti, ļoti interesants tāds testa variants. Es saucu to par treniņu nometni. Plus, trešā lieta ir tā, ka man kā projektoram ir svarīgi trenēt
teikšu, redzi, vai tas, ko es redzu. Man ir svarīgi redzēt pēc iespējas vairāk cilvēkus, dažādus cilvēkus, un skatīties, kas ir tas, ko es viņos atpazīstu. Piemēram, arī šeit es dzīvoju šodien, tad es esmu no otrdien, trešdien, ceturtā diena, un es vēroju to savu hostu. Es nebiju līdz šim rītam pajautājusi viņa Reiva karti, bodygrāfu, cilvēka dizaina karti. Un es vēroju un es jūtu tā, es jūtu, ka tā enerģija plūst kā tāda viena liela upe, nevis kā tur vairākas un jaudīgākas, kas būtu, piemēram, manifestējušai ģeneratoru enerģija. Tātad es viņu jūtu, viņš ir ģenerators. Tādas skatos, tik interesanti. Viņam ir daudz viskaut kādas zālītes, vitamīni, tabletītes, viskaut kas tāds uz veselīgo dzīvesveidu, kas velk. Un es domāju, šāds cilvēks noteikti, viņi varētu būt atvērts liesas centrs. Tas, ka viņš meklē, izzina to veselības pusi, kad viņš saskarās ar kaut kādu neizpratni, tu meklē, kas strādā viņam vislabāk. Tad es pamanu, ka ir diezko tādi brandīgi apģērbi un var manīt, ka tas spēlē tādu kvalitāti. Varētu būt, ka viņam ir arī atvērts egocentrs. Jā, un tad bija ļoti tāds interesants. Ir, protams, daudzas lietas, ko es vēl nejūtu un neredzu, bet šādas situācijas man vienkārši atkal ir treniņu nometne, un es varu trenēties. Un bija ļoti interesants moments, viņam ir ļoti tāda īpatnējā balss, ļoti zema, tā vibrācija ir tāda baigi specifiskā. Un es domāju, kurš no visiem kanāliem, ko es zinu, kas ir saistīts ar kakla centru, kurš varētu šādi vibrēt. Tur viņam ir divas aktivācijas, bet ar vienu es nekļūdījos, un tas ir alfas kanāls, un tas ir ļoti vēl vismelnā krāsā apzināts. Nu, lūk, un baigi interesanti profilu. Es biju domājis, ka varētu būt 5-2, bet bija 6-2. Bet divnieks tātad kaut kur tomēr bija, un kaut kur es to otrās līnijas vibrāciju sajūtu. Nu, lūk, un tas ir, ja tu esi projektors, tev ir pēc iespējas svarīgāk, pēc iespējas vairāk vērot cilvēkus, sajust viņus, atpazīt viņus. Un tā ir tava superspēja, tas ir tavs talants, un jo precīzāk un labāk tu būsi uztrenējis šo savu spēju, uzkačājis, just, redzēt otrus cilvēkus, citus cilvēkus, jo arī tu vairāk iemiesosi atpazīstamību. Ne atpazīstamību, bet atzinību. Jo tu esi šeit, lai pamanītu citus un virzītu citus. Un jo vairāk tu redzēsi, jo vairāk tu uztrenēsi, ka tu redzi, kādas kvalitātes tu atpazīsti, jo precīzāks tu būsi, jo labāks tu būsi, jo veiksmīgāks tu būsi. Nu, tālūk. Un es ik pa laikam domāju, droši vien, ja es būtu attiecībās, es iespējams tāpat nebraukātu, bet varbūt es braukātu. Un es visu laiku domāju, ja mana dzīve būtu kaut kā citādāk, piemēram, ja man būtu neierobežots daudzums finansu līdzekļu, vai es tāpatās izvēlētos palikt pie kāda mājās? Un, vai es būtu tajās pašās partnerattiecībās, vai es tāpatās izvēlētos ceļojot palikt kaut kur. Un tad es domāju, ja mans partneris man var nodrošināt, dot enerģiju, teiksim, arī citās valstīs, piemēram, fiziski pats kaut vai tur nebraucot līdzi, bet parūpējoties par to, kad
mani otrā galā sagaida kaut kāds enerģijas daudzums, par ko viņš ir parūpējies, tad es droši vien neizvēlētos couchsurfingu. Ko es domāju? Partneris, piemēram, parūpējies par to, ka man ir kaut kāda mājvieta otrā pasaules galā, uz kurienes dodos, ja viņš pats man nevar doties līdzi. Jo es vēl joprojām domāju, iespējams, es mainīšu savu viedokli pēc, nezinu. Es pieļauju, ka viedoklis ar laiku, viņš var mainīties, tam nav jāpaliek rigīdam. Bet šobrīd man ir tā hipotēze, tāpēc, ka hipotēze var apstrīdēt vai apstiprināt. Un mana hipotēze ir tas, ka es kā neenergotips dodu, šobrīd arī neesot attiecībās, es dodos kaut kur mani sagaida kaut kāds enerģijas daudzums. Un ja man būtu partnerattiecības, ja mans partneris nenodrošina to enerģijas daudzumu, kas man ir nepieciešams tur, esot vienā vai citā pasaules malā, es visticamāk arī turpinātu ceļot, izmantojot šādus te formātus. Vēl ko es neesmu pamēģinājis, bet ko es gribu pamēģināt, es gribu izmantot iespēju house sitting. Ir arī tāda aplikācija un komūna, kur tu vari ceļot apkārt pa pasauli un pieskatīt dzīvniekus kādā no pasaules malām, mājās, un tev atkal ir, tevi nodrošina ar resursiem, enerģiju, fiziski vietu, kur tu atrasties vari dzīvot. Un tev ir jāpieskata dzīvnieku. Un dzīvnieki, protams, ir mazāk izaicinoši nekā cilvēki, ja viņi nerunā un nebaksta kaut kādas tavas tos stīgas. Nu, lūk, tādas ir manas pārdomas saistībā ar, ko nozīmē man būt kā projektoram bez enerģijas, un kāpēc es izvēlos couchsurfingu, un ko tas man dod. Šodienai tas arī ir viss, ko es gribēju teikt. Ja tev tas bija noderīgi, man liek aizdomāties, es būšu priecīga par kādu tavu reakciju. Ja tev ir kaut kādi komentāri, pārdomas par šo visu, vai kaut kādas atklāsmes atziņas pašam vai pašai, varbūt tu esi kaut ko līdzīgu novērojis sevī, un tagad tam pēkšņi ir kaut kāda jēga. Droši padalies, vai nu šeit apakšā komentāros, vai, ja tu negribi to darīt publiski, tad drīkst uzrakstīt man personisku vēstuli ziņu Instagramā. Tā kā, pagaidām saku,